Mani sauc Alīse, un es attēloju Baibu, kas ir Annas draudzene. Nē, mana draudzene ir Anna. Man bija visam savādāks iespējas par Baibu, tīri vizuāls. Man likās, ka viņai jābūt tādai tā kā bezmazliet tā kā karnevāla tādai meitenei, kur ir koša, un viņi iet un visi atskatās. Bet tad, kad mēs sākām filmēt, tad es sapratu, ka arī šis tēls ir tas, uz kuru visi atskatās un grib pačēties un tā. Tāpēc es domāju, ļoti veiksmīgi. Bet jā, pārējais, man liekas, es pat nobijos no tā, ka es to iedomājos tieši tā, kā tas arī ir. Citreiz tu iedomājies, kā tas varētu būt, un tas ir pavisam savādāk, un tad ir ļoti grūti. Bet šoreiz tāls tā pastāstīs, tā iedomājos, un tā arī viss notiek. Es droši vien arī uz viņu visu laiku atskatītos un viņu ievērotu. Bet tā kā mēs neesam uzfilmējuši pēdējos kadrus, kur man ir viņa, kur man tā kā viņš iepatīkās, tad es īsti vēl nezinu. Bet droši vien, ka es labprāt gribētu ar viņu iepazīties. Īstenībā šoreiz nav grūti. Viss nāk kaut kā pats no sevis, jo arī Tālis prot tā pateikt, ka tu it kā uzreiz saproti un viņš ir apmierināts. Iepriekš man ir nācies strādāt ar cilvēkiem gan ļoti profesionāliem, bet kurus tu vienkārši nesaproti ar pirmo reizi, varbūt ar piekto, bet kaut kā ar Tāli ir viegli. Pirmkārt, Jūrmala ir, man liekas, viena no tām vietām, kur cilvēki arī satiekās ļoti bieži. Gan Pludmalē, gan visur, kur citur. Jūrmala. Protams, tā ir aktuāla, tāpēc, ka ir vasara. Tā ir varbūt arī aktuāla Tomam, kā vairedzīgam cilvēkam, kuram šeit ir varbūt pieejamāk nekā citās pilsētās. Tas pats Luksafors un muzejs, kur brīnišķīgi viss ir pieejams. Un meitenes, protams, kur tad citur viņas brauc, ne uz Jūrmalu.